Šodienas piedāvājumā gardā un no baltumvielām bagātā ķirbju zupa. Garšos visai ģimenei. Sāc vārīt buljonu. Katlā liec vistas stilbus, sīpolu, kurā iespraustas krustnagliņas, ķiploku daiviņas, lauru lapas, smaržīgos piparus, melnos piparus, sāli, pievieno ūdeni un liec vārīties uz lēnas uguns. Tikmēr sagatavo ķirbi, es pievienoju dažādas krāsas ķirbjus, burkānus, ķiploku daiviņas, olīveļu, garšvielas un liec cepeškrāsnī cepties. Atsevišķā katlā liec vārīties kartupeļus ar 1 litru ūdens, līdz tie mīksti. Kad gatavi dārzeņi, ķirbjus pievieno klāt kartupeļiem, pievieno klāt izvārīto buljonu, gaļu atdala no kaula, pievieno atpakaļ klāt zupai un kārtīgi sablendē līdz krēmīgai konsistencei. Ja nepieciešams, pievieno klāt vēl ūdeni, iemaiz kausēto sieru un zupu pasniedz ar svaigiem zaļumiem vai grauzdiņiem.